Labdien! Mani sauc Ilze. Gribu ar jums padalīties savās liecībās. Gribu jums pastāstīt, kā iepazinu Dievu, kā Dievam tuvojos, kā manas attiecības ar Dievu auga, pilnveidojās. Jā, bieži savā dzīves laikā, var teikt, pēdējos gados, bieži aizdomājos, kāpēc dzīvoju uz šīs pasaules, kāda ir mana dzīves jēga, jo viss materiālie labi un pasaulīgās lietas līdz šim man nedēļ nekādu iepriecinājumu. Un ja šis iepriecinājums bija, tad tas bija ļoti uz īsu laiku, un man tas bieži domāju, kāpēc tas tā notiek, jo arī dvēseles miers nebija. Un visvairāk jau ko vēlējos ikdienā prieku, gribējās būt iepriecinātāji. Sirds, lai būtu mierā, dvēsele, lai būtu mierā, bet ar manīm tā nenotika. Arī bieži domāju par dzīvi pēc nāves, kad dvēsele pametīs šo laicīgo pasauli, kur man dvēsele nonāks pēc tam. Ļoti daudz sāk arī lasīt garīgo literatūru, un mani tas ļoti, ļoti uzrunāja. Tad sapratu, ka Dievu gars nāca manī, jo bija vajadzīga man grēka piedošana, jo arī tā grēka nasta bija tik smaga, ka tā vilka pie zemes, un es sapratu, ka man ir vajadzīga kāda palīdzība. Un šī grēka nožēla un grēka piedošana, jā, tas bija viss tas, kas man bija vajadzīgs. Jā, un tad pagājušā vasarā, jūlijas, tas bija man tā iespēja būt Rīgā Cerību festivālā. Un arī es tiku uz pēdējo noslēgumu dienu, jo mans grafiks ir tāds, kāds viņš ir, un biju laimīgi pateicīga Dievam, ka bija iespēja man tikt svētdienā uz šo pēdējo dienu. Jā, un šis pasākums bija tas tik grandios, šīs dziesmas, slavēšanas Dievam. Tas viss man tā uzrunāja, kad sapratu, jā, es esmu nonākusi pareizajā vietā. Un tas bija tieši tas, kas man bija vajadzīgs. Un tad, kad šis pasākums jau gāja uz noslēgumu, tad paaicināja priekšā visus tos, kur gribēja nožēlot savus grēkus un pieņemt Jēzu par savu glābēju, par savu pestītāju. Un arī es nevilcinoties, es zināju, jā, kungs, es biju tam gatava, un arī devos uz arēnas priekšu. Un dodoties uz arēnas priekšu, ar acīm sastapos ar kādu sievieti. Jā, ļoti daudz cilvēku priekšā gāja, un tā ļaužu pūlī sastapos ar acīm ar vienu sievieti. Bet tajā brīdī tā neko nezinādām, kas tā ir pa sievieti, un vienkārši tas tā arī viss beidzās. Un tad, kad mūsu kopīgā lūkšana jau bija beigusies, tad no visa tā lielā ļaužu pūļa pēkšņi sajūtu pie rokas pieskārienu. Jā, paskatījos, tā bija tieši tā pati sieviete, ar kuru biju ejot uz arēnas priekšu, saskatījusies. Jā, un šī sieviete bija garīgā padomdevēja. Tad ar viņu aprunājoties, un kāpēc esmu šeit ieradusies, un viņa man palūdza par savām sāpēm, par ko viņa gribētu tā kā par mani aizlūgt. Tad tajā brīdī
es sajūtos tā kā pacēluma, kad esmu atrauta kāda meitene no zemes, jo manas kājas vairs pie zemes nebija. Jā, šāds sajūts izjūt dzīvē pirmo reizi. Un sapratu tajā brīdī, kad Dievs darbojās, Viņš sūta savu svēto garu un man tā kā paceļ savās rokās, atrauj no zemes. Jā, un visi, ar kuriem bija atbraukusi kopā, man jau gaidīja autobusā, bet man mazākā meitiņa Amanda un Zane gaidīja man tur priekštelpā pie arēnas. Un tā kā bija man vēl doma nopirkt, tur pārdošanā bija grāmatiņas un bukletiņi un diski, bija doma vēl kaut ko no tā nopirkt. Tad tajā brīdī es atceros tikai, kad attapos autobusā. Sēdēju autobusā un nesapratu vēl aizvien, kas ar manīm ir noticis, jo to ceļu gabalu no arēnas līdz autobusam es neatceros, ka es pati būtu izgājusi ar savām kājām. Un, jā, aprunājoties arī autobusā, Zana man uzreiz, tā kā man saprašanas vēl lielas nekādas nebija, es nesapratu tiešām, kas ar mani notiek. Tad Zana teica, Dievs svētais gars tev ir pieskāries un ar tevi tas viss ir noticis. Jā, slava Dievam, kad ar maniem tā viss notikās, jo Viņš laikam saprata manas sāpes, manas ciešanas, kad ir dzīvē kaut kas jāmaina. Un tikai ticot Jēzum, mēs varam tikt glābti, pestīti un atbrīvoti no visām atkarībām un sāpēm. Jā, tas bija pirmais tāds mans piedzīvojums, var teikt. Nākošais, tas bija neilgi pēc kādiem 2 mēneši. Es aiz savu straujā raksturu parasti pie luksaforiem šķērsoju ielu pie aizliegtā luksafora. Diemžēl tas nu tā bija, un tas bija centra Rimī, kur ir luksafors. Arī tā diena nebija izņēmums, kad pie sarkanā luksafora devos pāri ielai, un tā šķērsojot jau ar 2-3 soļiem pie sarkanā signāla, sajūtu skaļi ausīs ilze, tā atkāpos atpakaļ, domāju, kāds pazīstams mani grib pasaukt un parunāties, atkāpos un skatījos visapkārt, bet nevienu pazīstamu tur neredzēju. Un tā kā vēl nebija zaļā gaisma iedegusies, tā arī otrais devos pāri pie sarkanās un atkal šķērsoju ielu. Un atkal skaļi man ausīs ilze. Es tiešām domāju, ka kāds man tālumā varbūt grib sasaukt un varbūt pārējot pāri ielai, viņš man vairāk nesasauks, tā atkal atkāpos otro reizi. Un sapratu, skatījos visapkārt, bet tiešām pazīstam nevienu tur nebija. Un arī blakus sieviete gājas, stāvēja ar mazu meitenīti, un viņa tā noskatījās uz mani. Un tad jau bija zaļais luksafors iedegās, tad arī devos pāri. Un pie sevis domāju, jā, kungs, paldies tev, pateicos tev, kad varbūt tas bija tāds kā brīdinājums, kad ar manīm varēja notikt kāda nelaime, jo tur šķērs iela, kā jūs zināt, tur no Aladina puses jau arī var negaidot nākt mašīna un varēja arī notikt nelaime. Jā,
tas tā viss man lika atkal aizdomāties un padomāt. Protams, tagad vairs pie Sarkanās Gaismas ielu nešķērsoju. Jā. Un tad vēl viens tāds, kaut kad tas bija decembra sākumā, savā darbā esmu uz dzelzceļa, gatavoju vilcieniem maršrutus, ļoti atbildīgs darbs man ir. Brīvos brīžos ir arī tādi brīvāki brīži, man, kad ļoti lasīju Bībeli. Sajūtu sevī, kad man tik ļoti trūkst garīgās barības, kad, ļoti daudz lasīju. Kā kāds brīvāks brīdis, tā Bībeli rokā un Bībeli lasu skaļā balsī, jo lasot skaļā balsī man tā kā paliek atmiņā vairāk tas. Un Dievs man dod arī to gudrību saprast, ko esmu izlasījusi. Un nesen iegādājos brīles, jo darbā dators un nakts maiņas man ir ļoti pasliktinājusies redze. Un acārs teica, man ir tādas progresīvās brīles mūsu laikos tādas. Un pie viņām ļoti grūti, arī ilgi man kamēr pieradu. Doktors teica, neturi visu dienu uz acīm, tā kā atpūtina arī savus actiņus un skaties ārā pa logu tālumā. Un tā diena arī nebija izņēmums, ka domāju jāatpūtina man savus acis. Raudzījos laukā pa logu. Tā bija pēcpusdiena, kādi 2, 3. Un skatoties tālumā virs man tur pāri par sliedēm ir tādi koki un virs koku galiem ir, tā diena bija tāda nomākusies un ik pa reizītē virs koku galiem tā kā iespīdēja tāds spožs gaiss un lauzās ārā no tiem mākoņiem. Un tā kādu laiku skatījos. Pēdējā laikā arī ļoti skatos debesīs. Un skatoties, tā mēģinot atpūtināt savas acis, no šiem mākoņiem tāds spožs gaisma parādījās. Tik spoži, kad apžilbinājos un tā kā uz skatu novērst no tā loga. Un tad atkal pacēlu, tad atkal tā spožā gaisma tā kā pazuda, bet turpināju skatīties un pēkšņi tā spožā gaisma ar vien spožāk palikās un blakus šai spožajai gaismai ieraudzīju Jēzus attēlu. To attēlu tādu, kādu mēs viņu esam redzējuši grāmatās, televīzijā, filmās, kāds viņš ir rādīts. Tieši tāds šai spožajai gaismai blakus es redzēju. Un nenovērst skatienu no tā visa. Man darbā uz galda, kur ir dators, ir vēl viens galds blakām, un uz šī galda parasti nolieku mobilo telefonu. Un domāju, nenovērsīšu šo skatienu no loga, ar otru roku aizsniegšos pēc telefonu, jo gribēju šo skatu tiešām iemūžināt, lai spētu parādīt, lai kāds spētu man noticēt tam visam, jo stāstot arī kādam cilvēku uztveri ir dažādi. Arī neticīgie, ar kuriem jau vairs tāds kontakts it kā neuztur, padomāju par maniem, lai viņi ir nojūgusies, viņai kaut kas ar to galvu ir sagājis grīstē. Un gribēju to visu iemūžināt.
Un tā kā pagriežu to galvu uz tā galda puses un skatos, nav man tā telefona. Tur es parasti viņu tur nolieku, bet šī reizē bija nolikusi tālāk. Protams, bija man jāpieceļās un pēc šī telefona jāaiziet. Un tad, kad atgriezos, šī skati jau vairāk nebija. Jā, tas man tā ļoti palicis atmiņā, par ko nevaru nerunāt. Un tad, jā, gribu jums arī kaut ko nolasīt, ko no galvas nevar atcerēties. Tā kā ļoti daudz lasu garīgo literatūru, ļoti pat es sapratusi, ka tieši šī garīgā literatūra ir tieši tas, kas man visvairāk ir vajadzīgs, kas man uzrunā, kas man dod spēku, kas man dod iepriecinājumu, kad esmu pieķērusi pēc sev tā, ka tajos brīžos pat lidoju no prieka lasot Dievu vārdu. Jā, tas man tik ļoti ir vajadzīgs. Un tad vienā grāmatiņā izlasīju šādus vārdus, kas ir no britu teologu un baznīcas dziesmu autora Frederika Viljama Fabera vārdi. Mums jāgaida Dievs ilgi, lēnprātīgi, vējā un lietu, pērkonā un zibenī, augstumā un tumsā. Gaidi, un viņš nāks. Viņš nekad nenāk pie tiem, kas viņu negaida. Jā, ar to es gribēju pateikt, ka bieži ir tā, kad mēs Dievu lūdzam un gribam tūlītēji atbildi tam visam. Bet Dievs pats ir savu laiku plānotājs un tā kā viņš ir, Dievs ir mīlestība un viņš mūs nekad nepametīs un tikai uzticoties viņam mēs varam tikt atpestīti, tad arī mums ir jāgaida. Mums ir jāgaida no viņa atbildi. Jā, un ko es vēl gribēju pateikt, kad šorīt arī pa kristīgo rādio klausījos mācītāju uzrunu. Nepateikšu, no kuras draudzes vai baznīcas tas bija. Un kas tas bija par mācītāju, tas bija no rīta. Un viņš stāstīja par to, kad par piedzimšanu no augšienes, kad tu nevari piedzimt no augšienes, ja tevī nav svētais gars. Jā, un par sevi es tā sēdēju pie galda, dzēru vēl rīt kafiju un aizdomājos, jā, manī ir svētais gars. Un tas ir pie manis ikdienas, un viņš mani vada, viņš mani arī atbrīvo no grēka. Un es varu teikt, jā, esmu piedzimusi no augšienes. Un vēl šī grāmatzīmīte, kuru es lieku, man ir 2 bībelītes. Viena ir tā, kas man ir mājās, ko man meita uzdāvināja kristībās, un otra man stāv darbā atvilknītē ar tādu domu, arī es viņu turu, kad kāds no maniem kolēģiem viņu kādreiz izņems un palasīs. Jā, un šī grāmatzīmīte ceļo man no vienas bībelītes uz otru, jo uz tās ir rakstīts 21. psalms no 1. līdz 3. pantam. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka, viņš liek ganīties zaļainās ganībās, viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un veda mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ.
Jā, un tikai pateicoties Dievam, mūsu Kungam, mana dzīve ir mainījusies. Es tiešām jūtu sevī prieku ikdienas, to iepriecinājumu, kas man kādreiz nebija, kad nespēju ikdienā rast to prieku. Tiešām tas viss manī tagad ir, un par to arī gribu runāt un stāst saviem kolēģiem ikdienas, jo tas viss ir tik reāls, tas viss darbojās, un mēģinu arī viņu sirds darbā atvērt tam Kungam, jo tikai Viņš mūs var glābt. Un tikai uzticoties Viņam, mēs varam iegūt dvēseles mieru. Un kur nu vēl šie brīnišķīgie Dieva apsolījumi par mūžīgo dzīvību? Jā, tā kā pirms tam, kad Dievu vēl nepazinu, tik ļoti baidījos no nāves. Ļoti baidījos no nāves. Tagad mana sirds ir mierā, jo ticu, kad reiz būšu kopā ar to Kungu, ar savu glābēju, uz kuru vienmēr un visur var paļauties. Jā, slava tam Kungam, mūžīgajam Dievam. Paldies!